Iedomājamies, ka mums ir regulārs trīsstūris. Kaut kā šādi tam zīmējumam jāizskatās. Apvilktās iejauktās riņķa līnijas centrs būs vienā punktā, kas atrodas uz šī te augstuma. Un, piemēram, mums mala ir šim te vienādam malu trīsstūrim 6. Tas, ko mēs gribētu dabūt, ir šo te augstumu. Kā mēs dabūjam augstumu? Šī mala arī ir 6. Sadalām uz pusēm 3 un 3. Ieliekam te burtu O, te burtu H. Un tad mēs iegūstam taisleņķa trīsstūri, kurā ir zināmas divas malas. Tātad mēs varam aprēķināt trešo malu automātiski. Tātad pēc Pitagora teorēmas kateta kvadrātā plus kateta kvadrātā ir hipotenūza kvadrātā. Tas nozīmē, ka viena no katetēm būs hipotenūza mīnus otra kateta. Pareizi. Un tad sanāk, ieliekam iekšā skaitļus. Mēs dabūjam 36 mīnus 9, kas būtu 27. Un ja mēs no tā izvēlkam kvadrātsakni, mēs dabūjam 3 saknes no 3. Tātad tas ir augstums. Un tas, ko mēs varam pamanīt, ka šī te līnija tam augstumam ir ievilktās riņķa līnijas centrs. Un kas ir interesanti, ka ievilktās riņķa līnijas centrs ir tieši 1/3 no visa augstuma. Mēs rakstam, ka ievilktās riņķa līnijas centrs, mazais r, būs vienāds ar 1/3 no augstuma, kas būtu 1/3 no 3 saknēm no 3. Trīnieki saīsinās un paliek kvadrātsakni no 3. Ja mēs pastamies otrajā virzienā, no O punkta uz augšu, tas ir apvilktā riņķa rādījus. Un tad sanāk, ja šīs bija 1/3 no visa augstuma, tad šis būs 2/3 no visa augstuma. Sanāk, apvilktā riņķa līnijas rādījus būtu 2/3 no augstuma, kas būtu 2/3 reizes sakne no 3 dalīts 3, atkal trīnieki saīsinās un paliek 2 saknes no 3. Komentārā ierakstiet, cik sanāktu apvilktās un ievilktās riņķa līnijas rādījus, ja mala būtu nevis 6, bet 6 saknes no 3. Un uzdevums ir atrasināts.